partijas saskaņā priekšsēdētājs un Rīgas domes vadītājs Mērs Šakovs. Cieņiņi, vairāki un atbalstītāji, cilvēki, kurus ļoti cienu no Rīgas, Saeimas deputāts Igors Pimenovs, Saeimas deputāts Vitālijs Orlovs, Saeimas deputāts Sergejs Patapkins, Rīgas domes deputāte un skolas direktore Anna Vladova, Rīgas domes deputāts un frakcijas saskaņā vadītājs Rīgas domē Maksims Tolstojs. Prezidijā Gunta Šekbazjāna, mūsu partijas valdes locekļa, Sergejs Dikterjovs, Liepājas nodaļas vadītājs, Indulis Jankovskis, Liepājas nodaļas vadītāja vietnieks. Kā arī piedalās mūsu partijas biedri un kandidāti. Pirms mēs sākam, es gribētu mūsu pasākumu sākt ar nelielu muzikālu priekšnesumu, un mums palīdzēs mums visus uzjautrināt Liepājas 15. vidusskolas 12. klases skolniece Valerija, kurus mēs ļoti visi mīlam un cienam. Labdien! Mēs spēlēsim divus skaņdarbus, un pirmais ir ar nosaukumu YMCA. Autors ir grupa Village People. Un otrā melodija ir no kinofilmas Ilgais ceļš tāpās. Autors Raimonds Pauls.
Jā, paldies, Māsam Jučinka. Viena ir skolniece, otra ir skolotāja, viena un tā paša skola kopā 15 bērni. Tagad vārds mūsu līderim, Lielam Ušakovam. Manam draugam Valērijam ir viens neliels trūkums, viņš dažreiz kautrēs par sevi pastāstīt. Neteikšu, ka ir speciālismu atbraucis, lai pastāvētu Valēriju, bet es izmantošu šo iespēju. Valērijs nostrādāja 15 gadus Saeimā. Tas nozīmē, ka cilvēkam ir fantastiska sapratne un pieredze par visu to, kas saistīts ar Latvijas Republikas likumdošanu. Un manis vērtējumu es teiktu, ka Latvija vispār nav nemaz tik daudz cilvēku, kuri tik labi zinātu visu, kas notiek ar Latvijas likumiem un kas varētu noteikt ar tiem likumiem arī nākotnē. Otrais, ja mēs runājam par Saeimas pieredzi, es arī varu pateikt, kā man bija. 3 gadus nostrādāja parlamentu, pēc tam bija ievēlēts un strādāja Rīgas domu. Šī ir pareizākā secība. Cilvēki sākam strādā parlamentā, viņam parādās zināšana, sapratne, pieredze par visu to, kas notiek valstiskā līmenī, un pēc tam viņš ar šo plašāku pieredzi krietni labāk un efektīvi var strādāt arī pašvaldību. Tas, ka pašvaldība no vienas puses, protams, tas ir tīra veida saimnieciskais darbs. Bet ja tu neesi perfekts speciālists likumos, vai tev nav blaku speciālisti, kas var tu pateikt, kas notiek ar likumdošanu. Ja tev nav redzesloks, kas ir iet uz parlamentu, tev ir grūtāk strādāt. Tāpēc, ka tu dažreiz nesaproti daudzas lietas, kas ir saistītas ar kontekstu, kas notiek valstī, kas notiek Eiropas Savienībā, kas notiek visur pasaulē. Šajā situācijā Valērijs, kurš 15 gadus nostrādāja parlamentā, ar visu savu iegūtu pieredzi, viņam īstais laiks ir iet tālāk. Viņam ir īstais laiks mēģināt visu savas iegūt zināšanas un pieredzi pielietot savā dzimtajā pilsētā. Tas bija kopējs lēmums, kad mūsu partija valda vienbalsīgi. Un arī Valērijs piedaloties kā sēdē, pieņemam lēmumu, ka Valērijam ir jāiet strādāt Liepājā. Tāpēc, ka tas ir svarīgi. Un tikai mēs nerunājam par mūsu partijas interesēm, mēs runājam par to, ka, manuprāt, un to man ir dziļa pārliecība, Valērijs ir stiprākais un labākais kandidāts, un mēs runājam par Liepājas mēra amatu. Un šajā situācijā mēs šodien Valērijam dosim iespēju prezentēt visu komandu, visus labus vārdus par viņu esmu pateicis jau pats. Pēc tam viņš pastāstīs arī par programmatiskām lietām, ko mūsu partija piedāvā Liepājai, un mūsu pienākums, mūsu partijas biedriem, gan Liepājai, gan arī visas pārējās pilsētas un īpaši Rīga, palīdzēt Valērijam, lai viņš uzvarētu kopā ar savu komandu šajās vēlēšanās un lai viņš kļūtu par Liepājas mēru, lai Saskaņa sāktu strādāt pilnvērtīgi par valdošo pilsētu. Arī stāsti tālāk, ko tu darīsi.